1991. Gada janvārī Latvijā nobriest izšķirošs laiks ceļā uz brīvību. Kaut mēs nekad nenodotu savus brāļus un māsas. Tauta ir atmodusies, atjaunotā Latvijas neatkarība ir pasludināta, bet padomju impērija to negrib atzīt. Tautas frontē ir vairākums parlamentā, veidojas Latvijai lojālas varas struktūras. Ir cīņu biedri, Baltijas kaimiņi, atbalstītāji citur padomju impērijā un rietumu pasaulē. Un tad ir tie, kas balso pret aiziešanu no padomju savienības. Ap 400 000 Latvijā tobrīd dzīvojošo, pārsvarā padomju laikā ieceļojušo. Nesamierinām neatkarības pretinieki ir Latvijas komunistiskā partija, Interfronte, OMON specvienība. Šeit ir 50 000 liels padomju armijas kontingents un reakcionāri spēki padomju savienības vadībā un specdienestos. Отвожу всякие спекуляции, все подозрения. Lai gan PSRS vadītājs apsola pret baltiešiem bruņotu spēku nelietot, Viļņā sākas asinspirts. Ir skaidrs, ka brīvību tāpat neviens nedāvinās, tā jāaizstāv. Ceļas barikādes, tautas cietoksnis. Svētdiena, 13. janvāris. Daugavas krastmalā manifestācijā vairāk nekā 500 000 Latvijas iedzīvotāju. Naktī Viļņā pēc padomju karaspēku uzbrukuma bojāiet 14 neapbruņoti televīzijas torņa aizstāvi. Rīgā pauž atbalstu lietuviešiem un gatavību aizstāvēt valsts neatkarības ideju. Visjaunākās ziņas no Lietuvas. Mums nu pat pazvanīja aģentūras lietu vadītājs Aivars. 12:00, man liekas, bija atgriezies mājās, aizmetis, man pamodināja mūsu ārlietu ministrijas darbinieka Intu Upmača balss. Viņš saka, Lietuvā šauj tanki. Es saku, nu labi, tanki, un turpinu gulēt. Un tad tikai pēc 5 minūtēm saprot, ka kaut kas notiek. Man izdevās sazvanīties tajā brīdī ar vienu no Jeļcina padomniekiem, ar Škaparu, ar Laķi, un mēs nolēmām, ka tūlīt jādod uz augstāko padomi. Ja? Man atbrauc mašīna pretī, tur klusajās Rīgas ielās izgāja, un tad mēs tūlīt pat izlēmām, ka man arī jāiet cilvēki, jāsauc aizstāvēt augstākā padomi. Tas bija kaut kas ap 4 no rīta. Tad es runāju, aicināju cilvēkus, un tad burtiski bija tā, ka izgāja no radiomājas, tad jau skatos, ko tie cilvēki neguļ, vai ka pēpaši tukšais doma laukums sāk pildīties ar šiem cilvēkiem, kur gatavi kailām rokām aizstāvēt parlamentu. Apdraudētas ir Latvijas augstākās padomes, valdības ēkas, radio un televīzija. Latvijas tauta, mēs ceram tevi atkal ieraudzīt pie šīm ēkām. Mūsu liktenes stundā būsim plecu pie pleca, jo tikai tā mēs varam būt stipri pret draudošo militāro agresiju. Veidosim brīvības sardzi, lai šonakt mūsu Latvijas galvaspilsētas sirds, Vecrīga, ap augstāko padomu un radiomāju ir kā brīvības sala, Latvijas brīvības sala. Neļausim varmākām ieņemt strateģiski svarīgās ēkas, tā būtu ātra padošanās. Sevišķi tiek aicināti nākt braši vīri. Tieši šai brīdī jūsu spēks būs visnoderīgākais. Valdemārs Jaronis, tolaik atvaļināts virsnieks, viens no barikāžu idejas autoriem un organizatoriem. Cilvēki jau ir salasījušies, kāds 150 vīriešu. Es saku, vai celsim barikādas? Es saku, no kā? Es saku, redziet, stelaži stāv pie mājas. Sēdiet virvi, raujiet nost. Jo poļu strādnieki remontēja mājas Vecrīgai. Iegāja vairākos pagalmos, un tur bija dzels bloki, dzels sliedas, un man radās ideja, ka vajag taisīt metināteļus. Priekš kam tas ir? Aizsargāšanai tankiem. No kurienes tas ezis ir atvests? Ezis? Tepatās viņus samontēs. Jāsadala sektoros. Paņem zīmoli un uz Rīgas turistu kartes
atzīmējuši 6 sektorus un video sektoru. Es saku, kad mēs atkāpsimies uz video sektoru, telpa samazināsies, bet cilvēku skaits pieaugs un būs vieglāk aizstāvēties. Aicinājums Rīgas rajona un Rīgai tuvāko lauku rajonu lauksaimniecības un mežrūpniecības uzņēmumu vadītājiem. Latvijas Tautas frontes un brīvprātīgo vienību štābs nolēmis Latvijas telecentra apsardzībai izmantot smagsvara lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniku. Latgales un Zemgales novada ļaudis, Rīgas rajona un Zemgales priekšpilsētas iedzīvotāji, jūsu pirmais pienākums – atrasties Zaķu salā, televīzijas kompleksā. Kurzemnieki un Kurzemes priekšpilsētas patrioti, uz jūsu sirdsapziņas ir Vecrīgas drošība. Jūrmalieki, alūksnieši, limbažnieki, gulbenieši un citi vidzemnieki, Ziemeļrajona iedzīvotāji, jūsu pārziņā ir ministru padome un sakaru mēsls Dzirnavielā. Pirmdiena, 14. janvāris. NATO nosoda padomju armijas rīcību Lietuvā. PSRS prezidents Mihails Gorbačovs paziņo, ka armija Lietuvā rīkojasies pareizi. Gorbačovam nepiekrīt Krievijas prezidents Boris Jeļcins, kurš nu pat Tallinā ticies ar baltiešu līderiem un paraksta līgumus par starpvalstu attiecībām. Baltijas kara apgabala virspavēlnieks Fjodors Kuzmins uzstāda Latvijai ultimātu – atcelt visas likuma normas, kas ir pretrunā ar PSRS konstitūciju. Kremliņu lojālā milicijas specvienība OMON sāk uzbrukums Vecmilgrāvi un Brasas tilta sargiem, bet naktī milicijas skolai. Ziņu izlaidumu, diemžēl, esmu spiests turpināt ar informāciju par kādu ārkārtēju gadījumu. No Iekšlietu ministrijas saņemta ziņa, ka šodien ap 2:00 milicijas speciālo uzdevumu vienības iebrukušas augstākajā milicijas skolā Rīgā. Melnās beretes ieradušās smagajā mašīnā un 2 vieglijos automobīļos. Mēs veicām kārtējo operāciju atbilstoši pavēlei, lai izņemtu ieročus no policijas akadēmijas. Bija PSRS iekšlietu ministrijas pavēle vēl 15. decembrī šos ieročus nodot. Tur ieročiem nav jābūt. Akadēmija ir jāaudzina policisti. Jūs uz viņiem šāvāt? Nē, nešāvām. Vienīgais šāviens bija, kad dežurpostenī kursants sniedzās pēc automāta. Izšāvām brīdinājumu šāvienu un sekoja komanda, lai viņš noguļas uz grīdas. Pēc tam neviens fiziski netika iespaidots. Nevienu nesita. Visi kursanti atradās kazarmās. Mūsu cilvēki stāvēja pie kazarmām un brīdināja, lai nenāk pie logiem. Tiesu materiāli vēlāk liecina ko citu. Omunieši ņirgājas par kursantiem, sitos ar dūrēm, kājām, automātu laidnēm un izdemolē istabas. Pa koridoriem skrēja omunieši. Visiem lika gulties zemē. Kursanti samiegojušies modās. Kurš neklausīja, to nogāz gar zemi. Mēs to visu caur saviem logiem noskatījāmies. Nolaupīta 200 pistoļu, 40 automāti, 5 kaujas ložmetēji, 1 granātmetējs, daļa no ieročiem vēlāk izmantos apšaudē pie Iekšlietu ministrijas. Otrdiena, 15. janvāris. Ap 10 000 Latvijas neatkarības pretinieku pulcējas uz Interfronts mītiņu ASK stadionā. Tiek paziņots, ka varu republikā pārņem Vislatvijas glābšanas komiteja. Tiek gaidīts, ka mītiņam sekos gājiens uz Ļeņina pieminekli, provokācijas un iespējams arī padomju armijas iesaisti. Augstākās padomes izveidotais aizsardzības štābs par to brīdina iedzīvotājus. Mums ir pašaizstāvēšanās tiesības, un tās neviens nevar mums noliegt pašaizstāvēšanās tiesības. Un ja katrs cilvēks jūt šīs tiesības sevī, tad viņš sevi aizsargās, un ja viņš sevi aizsargās, savu ģimeni aizsargās un savas mazās vienības. Galvenokārt es jums visiem vēlu saglabāt savu enerģiju, savu veselību, savu gaišu prātu un nesašļukt, jo šļorgani tādi atsevišķi individi visai šitā tautai nav vajadzīgi. Mītiņa organizatoru mērķis ir skaļi paziņot, ka varu Latvijā pārņem Vislatvijas glābšanas komiteja, kas aicina PSRS prezidentu Gorbačovu ieviest šeit prezidenta pārvaldu un apturēt neatkarības kustību. To kompartijas līderim Alfredam Rubikam solīs izdarīt Gorbačovs pats.
Политическая борьба. Мы считаем, что все заводы, железная дорога, воздушный транспорт, морской порт, все должно отключиться, остановиться. Я хочу обратиться. Mītiņa dalībnieki nolēmuši iet nolikt ziedus pie Ļeņina pieminekļa, lai gan turpat pie ministru padomes pulcējas barikāžu aizstāvi. Pēdējā brīdī provokatīvais gājiens atceļas. Но я хочу сказать этим подонкам, я говорю подонкам, что мы не испугаемся. Trešdien, 16. janvāris, sērdiena. Lietuva apbedīja padomju armijas uzbrukumā bojā gājušos. Pirmais upuris arī Latvijā. Pie Vecmilgrāvi tilta no Omoniešu lodes mirst satiksmes ministrijas šoferis Roberts Mūrnieks. Gorbunovs zvana Gorbačovam, atgādina par PSRS prezidenta atbildību un prasa nepieļaut turpmākus Omonu noziegumus. Reakcija neseko, un Omonu paliek brīvas rokas turpināt kā līdz šim. Doma baznīca jau kopš barikāžu sākuma ir kļuvusi par patvērumu un palīdzības vietu. Te nepārtraukti dežūrē mediķi. Viss ir gatavībā X stundai. Latvijas Tautas fronte lūdz arī atgādināt katram iedzīvotājam, kas ierodas uz kādu no objektiem, jāņem līdzi pārsiešanas materiāls, zīmīt ar asinsgrupu, vārdu, uzvārdu un adresi. Ārsts Krastīns no Doma baznīcas lūdz pateikt, ka pašlaik ir viss nepieciešamais, lai sniegtu palīdzību 150 līdz 200 cietušo, iespējamā nelaimes gadījumā. Mediķi viens otru nomaina un dodas uz barikādēm starp darbu poliklīnikās un dežūrām slimnīcās. Karavīrs ar tukšu vēderu nav karotājs. Ar īpašu sirsnību tais dienās rūpējas, lai barikāžu dalībnieki būtu pēduši un padzēruši. Strateģiski nozīmīgo iestāžu tūmā dzīvojušie rīdznieki. Ja jums ir iespēja, uzvāriet tēju, iznesiet laukā ļaudīm, kuri sargā mūsu parlamentu, valdību, radio, televīziju. Neļausim nevienam nosalt. Šorīt uz Rīgu izbrauca jauna maiņa 6 autobusos. Viņi ved Rīgas aizstāvjiem uz 3. vidusskolu, brīvo zemnieku dāvāto cūku, žāvēt šķiņu. Sestdiena, 19. janvāris. Omonu nošautā Roberta Mūrnieka bēres izvēršas tautas manifestācijā. ASV valsts sekretāra Beikera uzdevumā Savienoto valstu ģenerālkonsuls Gorbunovam apliecina atbalstu un uzsver, ka ASV nekad nav atzinusi Latvijas vardarbīgo inkorporāciju Padomju Savienībā. ASV paudušas Kremlim sašutumu par PSRS rīcību Baltijā un pieprasījušas rast politisku risinājumu. Ja nē, Padomju Savienībai jārēķinās, ka var tikt samazināta starptautiskā palīdzība. Par to, vai barikādes vispār ir vajadzīgas, jau sākumā ne visi bija vienprātīgi. Svētdiena, 20. janvāris. Uzbrukums Latvijas iekšlietu ministrijai. Nogalināti milicijas darbinieki Vladimirs Gomanovičs, Sergejs Konoņenko, no ievainojumiem mirst kino operatori Andris Slapiņš, Gvido Zvaigzne un skolnieks Edijs Rieksniņš. Ievainoto vidū Bauskas Miliči, barikāžu dalībnieki, žurnālisti. Omonu uzbrukums notiek brīdī, kad Latvijas televīzijā pārraida premjera Godmaņa paziņojumu par barikāžu pakāpenisku demontāžu. Cienījamie televīzijas skatītāji, mēs pārtraucām Ivara Godmaņa uzstāšanos, jo šiem ierunājumiem šobrīd acīm redzot ir nevietā. Mēs oficiāli paziņojam, ka šobrīd pilsētā ir ļoti nemierīgi. Kā mums paziņoja aizsardzības štāba priekšnieks Jāroņkungs, šobrīd pilsētā notiek apšaudīšanās. Operatoru Andris Slapiņu vīri skriešus nes uz medpunktu Doma baznīcā. Ministrija tai vakarā apsargā Latvijai lojāli Bauskas rajona miliči, brīvprātīgie. Pēc pēcdienestu plānu izveido viltus ziņu par it kā nolaupītu un izvarotu omoniešu sievu. Omoniešu kolonnā dodas skaidroties, brauc gar iekšlietu ministriju, tai brīdī sākas apšaude. Savējie pa savējiem.
Republikas aizsardzības štābs paziņo, ka visiem republiku, pilsētu un rajonu iekšlietas daļu darbiniekiem pilnā ekipējumā jāierodas nekavējoši Rīgā pie ministru padomes, pie premjera Godmaņa palīga Andra Bunkas. Un ir tāda situācija, ko sauc par Gromu padomu laikā, pērkonis. Tas ir tāda operācija, ko izsludina, ja notiek kaut kas ļoti slikts, tad sasauc policists. Miličs tajā laikā. Un viņi sanāca Kirova parkā. Un tagad bija tas brīdis, kad bija jādod komanda. Un komanda principā bija jāpieņem lēmumu man. Vai es dodu komandu, tie miliči dodās virsū, cik viņi tur apbruņot, es īsti nezinu. Smagi ieroči viņiem nav. Un tad viņi tā kā iet uz iekšlietu ministriju un mēģinātu uzsākt kauju. Tas bija vistrakākais brīdis manā mūžā. Tad, kad man jāpieņem lēmums, tā īsti cilvēks, skaidrs apzinos, ka cilvēki ies nāvē. Ja es viņam pateikšu, viņi ies, es saku jā vai ne, un tajā brīdī es atceros, kad viņam tā rācija bija, un viņi bija tikuši uz Omonu viļņi. Un tajā brīdī, kad viņi jāpieņem lēmums, Omons saka, viņi piektā stāvā apakšējā, un viņi iet iekšā, bet ne pa to stāst, un tur ir viena tāda riebīga frāze, vai nepieciešama reaktīvais, kā krievi saka, reaktīvnē paģērška. Tas nozīmē, ka kāds viņam prasa, jo viņus nevajag atbalstīt tā reaktīvi. Tas nozīmē ar visiem granātu metiem, un tie varētu būt tikai армейnieki. Как, стрельба идет, ОМОН, мы слушаем из канала реактивной установки, его запрашивают на помощь. Реактивные установки? Реактивные установки запрашивают. Откуда? Уж ребята, не знаю, наверное, эти имеются, гранатометы. Это, наверное, точно десантники приехали туда. Раненые есть уже, я понимаю. Un tad es uzreiz sapratu, ja tur armijnieki atbalstīs viņus, tā kā filiči ies virsū, tad tur būs vienkārši līķi. Tā brīdī noblikām uz presē. Tā sajūta vienalga bija riebīga, jo mēs līdz galam nezinājām, kas notiek. Un tad es vēl nezināju, kas ir noticis ar Bauskas miličiem. 4 ministrijas aizstāvis no Bauskas ievaino. Šajos kadros redzams milicis Vladimirs Gomanovičs, kur pēc pāris stundām nošaus starp 4. un 5. stāvu. Barikādas ilga līdz 27. janvārim. Tautas protesti Baltijā lika padomju reakcionāriem atkāpties no domas ar militāru spēku likvidēt neatkarības centienus un tuvināja Padomju Savienības krahu. Vairāk nekā 30,000 barikāžu dalībnieki ir saņēmuši piemiņas zīmi, bet būtībā uz barikādēm bija visa Latvijas tauta, kas bija gatava ziedoties un aizsargāt savu brīvību. Tie akmeņi turpināja dzīvot savu dzīvi. Viņi bija piesūkušies gan ar dūmiem, gan cilvēku sviedriem, gan domām, gan pārdzīvojumiem, spraucoties caur viņiem. Tas laiks bija ļoti trauksmains, ļoti cerīgs. Ja? Jāatskatās uz pagātni, jāatceras un jāsapņo, un tā ir nākotne. Ja? Tagadne, pagātne, nākotne.